No jūnija sākusi darboties iespēju karte. Tā ir interneta vietne ar informāciju par iedzīvotājiem pieejamajām atbalsta un palīdzības iespējām visā Latvijā. Iespēju kartes izstrādi un pilnveidošanu finansē Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā, bet savā mājaslapā www.lm.gov.lv to izvieto un uztur Labklājības ministrija. Man ir patiesa prieks būt šodien šeit un iepazīstināt jūs ar valsts, nevalstisko organizāciju, pašvaldību un Eiropas komisijas pārstāvniecības sadarbības koprojektu iespēju karte. Tajā ir atrodams visa tā informācija par tuvāko un pieejamāko sociālo atbalstu gan par pajumti, gan par pārtiku, gan par sociālo aprūpi, rehabilitāciju un daudzām tām lietām, kas cilvēkam nonākot krīzes situācijā ir vajadzīgas un kuras tad cilvēks varbūt arī neapzina, nezina, kur to saņemt un kādā veidā varbūt to saņemt. Iemesls, kāpēc vispār šī ideja tapa, bija, zināmā mērā Latvijā bieži var teikt, ka koku priekšā mežu neredz. Ir ļoti daudz labas iniciatīvas, kuras īsteno nevalstiskās organizācijas, ir privāti iniciatīvas uzņēmēji, ir darbs, kuru dara ikdienā tā pati Nodarbinātības valsts aģentūra vai veselības norēķinu centrs, bet tā pašā laikā cilvēki, uz kuriem šī informācija visvairāk attiektos, principā par to neuzzina. Jāatzīmē, ka pagaidām iespēja karte ir vēl tikai sākuma stadijā un šobrīd tiek aktīvi uzlabota un papildināta. Šī ir platforma, kur mēs drīzāk teiktu, ka piedalieties, tas nav tikai sniegt informāciju no valsts institūciju puses, bet tas ir daudz svarīgāk arī nevalstiskais sektors piedalās un saka, kādus labos darbus dara. Ir 4 bloki, teiksim, tās vajadzības, kas cilvēkiem ir ikdienā. Un tā ir pirmā palīdzība, piemēram, tie ir pabalsti, tā ir pārtika, tie ir apģērbi. Otra lielā tēma ir darbs un izglītošanās, cilvēki, kuri ir riska grupā zaudēt darbu, tas ir brīvprātīgais darbs, sociālā aprūpe, bet īpaši es gribētu izcelt šeit emocionālo un krīzes atbalstu, jo tā ir joma, kur pamatā Latvijā strādā nevalstiskais sektors. Bez nevalstiskā sektora atbalsta šodien šajā jomā būtu daudz sliktāka situācija. Ja Latvijā ir 12,000 nevalstiskās organizācijas pēc uzņēmuma reģistra datiem, un ja mēs paskatāmies, ka valsts ieņēmuma dienestam atskaites varbūt puse iesniedz, tad varētu redzēt, ka visas šīs darbojas. Mājaslapas ļoti daudzām nav. Tā skaitā liela organizācija kā Latvijas pensionāru federācija, piemēram, nodaļām, nav šīs mājaslapas, bet viņiem ir fantastiski pasākumi, uz kuriem pat, ja piedalās 1 vai 2 vai 3 cilvēki no pagasta, ja, tas izmaiņas dzīvē var būt būtisks gan tam cilvēkam, gan viņa ģimenei. Protams, pašvaldības arvien vairāk piedalīsies, es nemaz nešaubos, jo, kā Šulces kundze teica un Auguļkungs teica, tas ir tikai sākums. Un noteikti, kad iesaistīsies un dos savu informāciju, ir jau ko teikt. Bet fakts arī paliek tāds, ka ir grūti sociālajiem dienestiem, jo nekad iepriekšējos kaut kādos 15, 16 gados nav bijis tā, ka katru mēnesi sociālajā dienestā pēc trūcīgā statusa saņemšanas vēršas un arī šo statusu saņem 15, 20, 25, 30 tūkstoši cilvēku. Un no tās situācijas, kad rekomendē, ka uz katru sociālo darbinieku ir jābūt 1000 klientu, 1000 iedzīvotāju, tad tagad uz katru sociālo darbinieku pašvaldībās, diemžēl, jau ir pār par 6000. Vasaras mēnešos iespēja karte tiks papildināta, lai no septembra iedzīvotāji varētu tajā atrast jau iespējami daudz informācijas. Bet rudenī plānota informatīva kampaņa par iespēju karti, kuras laikā ikvienu Latvijas iedzīvotāju vajadzētu sasniegt ziņai par šo datu bāzi un tās piedāvātajām iespējām.